Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Lai 4. ir ar tevi. Šodienas rakstu vieta. Tad Nebukadnēcars pēkšņi sajuta izbrīnu. Viņš steidzīgi cēlās un jautāja saviem padomniekiem: vai tad mēs neiemetām ugunī 3 vīrus saistītus? Tie atbildēja ķēniņam: jā, tiešām tā, ķēniņ. Tad viņš atbildējums sacīja: bet es redzu 4 brīvi ugunī staigājam, un tiem redzami uguns neko nekait, un 4. izskatās kā kāda dievišķa būtne. Daniela 3. nodaļa, 24. un 25. pants. Šodienas pārdomas. Daniela grāmatā lasām par 3 vīriem, kuri atteicās pildīt ķēniņa pavēli, pielūgt elku dievus un zemoties zelta tēla priekšā. Par šo nepaklausību ķēniņš pavēlēja dumpiniekus sadedzināt, iemetot tos pārkurinātā ceplī. Brīdī, kad likās, ka visas cerības kaut ko vērst par labu ir zudušas, sāka notikt neiedomājamas lietas. Tie, kas saistīja 3 vīrus un tos iemeta ceplī, sadeg. Bet ķēniņš pats savām acīm ieraudzīja 4. To, kuru es ticu, šie 3 vīri jau bija pieraduši redzēt savā ikdienā. Redzētais tik ļoti aizskāra ķēniņa sirdi, ka viņš izdeva pavēli nogalināt katru, kas zaimos visaugsto dievu, kurš spēja izglābt pat no uguns cepļa, bet 3 vīrus ķēniņš iecēla augstos amatos. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos staigāt kopā ar tevi katru dienu un pielūgt tikai tevi. Patiesi, tu neesi mainījies, un arī šodien tu vērsi par labu visas lietas tiem, kas tevi mīl un paļaujas uz tevi. Patiesi, tev pieder visa vara, un tu zini labāk, kā tev pievērst pat viscietākās sirdis. Jēzus vārdā.